Es 100 punktu varētu labāk par viņu. Kāds būs mans uznāciens? Vai tev ir bijusi tāda skaudība, vai drīzāk augstprātība, ka tu padomā, es varu labāk nodejot, es labāk pateikt, es labāk norunātu. Īstenībā darbā esmu krietni spējīgāk. Iezogas tāda forša konkurence, kurā tu saproti, lai kāda dzīves situācija nebūtu, tu vari labāk. Un tas ir tāds foršs savu veidu ego. Man viņš patīk, jo tas man dzins vienmēr uz priekšu. Bet kā nepārforsēt un kā ar to tiešām panākt, kad gadījies, mēnešies, tu tikai kāp. Es atļaušos izdzert vienu garšīgu malku ar kafiju. Mazais niķis fakts par manīm. Es vienkārši dievinu kafiju, kura ir ļoti, ļoti karsta. Un tikko viņa atdziest, man vairs nav interesanti. Tāpēc man ir ļoti daudz iesākts kafijas krūs pa māju, bet visas līdz galam nav izdzerts. Bet varbūt tā ir, ka es saku, ka it kā baigi daudz izdzert pa dienu, bet īstenībā man vajag to pirmo rīta garšīgo malku. Es gribu tevi iedrošināt, lai tu ķer mirkli. Un lai tu ķer to momentu, kad tev parādās iespēja. Es biju domājis no sākuma rakstīt par šo atsevišķu podcastu, bet tad man kaut kā nesavērpās līdz galam šī tēma. Bet vienu frāzi es tomēr tev pateikšu. Ķer mirkli. Ja tu esi iedomājies prātā kaut reizi, kā būtu, ja būtu, tu esi iztēlojusies un domādama, kā būtu, ja es tur Lindī festivālā arī varētu dejot. Vai kā būtu, ja es aizbrauktu uz to koncertu? Vai kā būtu, ja es varētu būt modeli kādā modes skatē? Ķer mirkli un nevilcinies. Un īstenībā tas bija tas, ko mēs izdarījām, kāpēc mūsu pēdējais labākais randiņš ar vīru bija tikai tāpēc, ka mēs ķērām mirkli. Mazāk analizējām, mazāk varbūt uzdevām sev jautājumus par vēl daudz nevajadzīgiem momentiem, vienkārši ņemam un daram. Un pirmais šķērslis bija tas, kad mums bija jābrauc uz koncertu. Nebija obligāts pasākums, jā, bet ok, atkal 3 stundas turp, 3 stundas atpakaļ, cik samaksāsim benzīnā, biļetes vēl klāt, kur Jasonu liksim, un es nevaru sakot, vai maucam? Vienkārši maucam, pofīgi. Būsim mājās 4 no rīta, kad vēl? Un viņš tāds, maucam. Mēs noķērām mirkli, un seši godīgi, tas bija mūsu labākais pēdējā laika randiņš kopā. Tas, kā mēs turējām viens otru roku un braucām mašīnā, stājāmies benzīntankos, ņēmām hotdogus un karstmaizes. Un, zini, es nekad dzīvē neaizmirsīšu to mirkli. Ķer momentu. Mazāk analizējot. Un, zini, un tas var izvērsties pēc tam par šo, ka tu sēdi un plāno un domā. Bet runājot par galveno tēmu, ko es tev gribu pateikt, es biju koncertā, un es atcerējos to mirkli, kad 10 gadus atpakaļ es sēdēju dievkalpojumā, un es būšu vienkārši ļoti atklāta tagad. Un mums bija iespēja paklausīties ārpus tādu tā kā pasākumu priekš uzņēmējiem. Un tajā brīdī es sēdēju un es dzirdēju to vienmuļo runāšanu, kas man likās tik garlaicīga, tik... Man uzmanību nenoturēja pat 5 minūtes, ka man jau gribējās piecelties un iziet ārā. Man likās, lai pat ko tu gribētu pateikt, tu vienkārši nemāki ne to mikrofonu turēt rokā, ne tu runā tik lēni, tik garlaicīgi. Vai tu esi kaut kādā pasākumā bijis un izjūties tieši tā, ka tu skaties pulkstenī un tev liekas, zini, kad skolās izlaidumos iedod to mikrofonu, ko nabaks nekad nav turējis, un tad tev tas ir jāklausās pieklājības pēc. Nu tā. Un parasti pēc šādiem pasākumiem man vienmēr tāds, es varētu labāk. Zini, ja tajā laikā man iedot mikrofonu, es nevarētu labāk. Dievs tev varbūt sagatavojas ārkārtīgi lielu nākotni. Un tas, kur tu esi tagad, tas ir tikai tavs sākums. Tas, kur es tagad esmu, tas ir tikai mans sākums. Un man var šķist, ka es podcastu varētu filmēt labāk kā jebkurš cits. Ka es varētu uzstāties labāk kā jebkura cita. Es savu uzņēmumu varētu, ja tu varētu. Bet atļauj Dievam vadīt savu ceļu. Un ļauj viņam vadīt tā, ka tad, kad tev iedos to mikrofonu, tad, kad būs tava slavas stunda, kad būs tava zvaigžņu mirklis, tu tiešām varētu labāk. Un nevis uz vienu reizi, bet uz vairākām un noturēt to. Vai tu esi kādreiz domājis, skatoties citu reels un video, ka tu varētu labāk? Vai ka tu biznesu mācētu vadīt labāk? Bet, zini, Dievs tev nav devis šo iespēju. Viņš tev nav devis
šo zvaigznes mirkli. Viņš ir devis to kādam citam. Un ir iemesls, kāpēc. Zini, mans pirmais viens no pasākumiem, kas tapa uz 500 cilvēkiem, tajā laikā vēl bija viegli sapulcēt cilvēkus klātienē. Tas tagad ir ļoti izaicinoši. Bet tajā laikā tā pirmā mana iedvesma bija dēļ spīta. Es biju tiešām apmeklējis pasākumu, kurš man bija tik garlaicīgs. Es sēdēju un domāju, ko es šeit daru. Un es domāju, bāt, šeit visi ir samaksājuši 10 eiro par to, ka viņi te var sēdēt. Telpas ir nekādas, uzkodas vispār nav, krēsls knapi stāv uz vietas. Man bija viena situācija tāda. Un es sēžu un es klausos to vienmuļo runāšanas, jau kā opas miegu ciet. Un tajā brīdī man likās, ar ko esmu sūdīgāk? Es zinu, ka es varu iedot tev tādas biznesa zināšanas. Es varētu tev pielādēt ar tādu jaudu. Es negribu izklausīties egoistiski, bet es saku par to, vai tev tiešām nav bijis kādreiz tāda sajūta. Un tajā brīdī es piecēlos no šī pasākuma un es jau nodomāju, es varu labāk. Un tajā brīdī mans bija baigais motors aiziet, un es tiešām uzorganizēju pasākumu, un tas bija mans grūdienis, mans motivators, ka tā tad es varu. Ja viņi varēja, tad man ar visu manu potenciālu, ar visu manu enerģiju es varētu vēl labāk. Vai ne tā? Dievs tev var dot dzīvē tādas situācijas, kas tev vienkārši liek sasparoties. Un liek vienkārši nevis tikai skatīties no malas, bet beidzot sākt darīt. Man ir viena īstenībā deju skolotāja, kura ir tik talantīga un jaudīga. Viņa neskatās šo, bet es par viņu tomēr šeit pastāstīšu. Kur ir milzīga gadu pieredze strādājot ar bērniem, vadot dejošanu. Un es viņai tā arī teicu, es saku, mīļā, kāpēc jau nav dejusi savu studiju? Ir tik daudz netik talantīgi cilvēku, bet viņi iet un dara, un viņiem ir. Kāpēc to ar visu savu gadu milzīgu pieredzi, savu talantu, ar savu jaudu, ar savu prestižo vārdu nevarētu vēl labāk? Tev par ko aizdomāties? Bet, zini, Dievs dod nevis gluži savā laikā, bet ir periods un būs laiks, kad tev būs jābūt ļoti pazemīgai. Jo viens ir dabūt savas slavas stundu, jā. Bet tev ir noteikti bijis tāds, panākumi uz augšu. Otrs to noturēt. Un ja Dievs zina, ka tu to nenoturēsi, viņš to nedos. Es arī joprojām atceros, kā es sapņoju par lielu komandu. Un tagad es varbūt sapņoju par 100 kolēģiem. Ja mēs 100 cilvēkiem varētu dot, piemēram, darba vietu. Reāli. Svētīts 100 ģimenes, kurām ir nodrošinājums, kuras nāk strādā, kas var pelnīt savu naudiņu. Bet Dievs ļoti labi zina, ka es vēl neesmu tam gatava. Un, kad tu man tagad iedod 100 kolēģus, es nojūgtos. Un Dievs to zina. Un pat ja es varētu labāk vadīt milzīgu zīmolu, Dievs zina, ka tu nevarētu to. Bet tev ir jāmaina savu sirds. Kā tu vari mainīt savu sirdi? Elementāri katru dienu Dievam uzdodot jautājumu, kungs, ko es varu labāk? Vai mans motīvs, kā es strādāju, ir pietiekami tīkams tev? Vai tas raksturs tev patīk? Varbūt ir daudz lietas, kuras man ir vēl tik ļoti jāmaina, Dievs maini mani. Zini, man ļoti patīk novērot savus kolēģus. Man ir tiešām bijuši arī tādi kolēģi, kurus es redzu, ka viņi ir tikai naudas motīvu vadīti. Un es jau kā garīgi stiprāks cilvēks pamanu un redzu, ka tā sirds, ja tu būsi tikai vienīgi naudas vadīta, tu tik mazāk sasniegsi. Ir daudz lietas, kuras tu nevari ietekmēt. Un es zinu, ka es pat negribu piedāvāt kaut kādus vai nu projektus, vai nu kaut kādas lietas, vai pat palīdzību, jo es zinu, ka tev ir tikai naudiņa acīs. Un nekas cits tevi šajā dzīvē nemotivē, bet ar to visu dzīvi nebeidz. Un es saprotu, tev ir bailes, jo tu zini, ka tu nāc uz darbu tikai pelnīt. Un tev te nevajag ne tusiņas, ne komunikācijas, ne man tev, Elīna, vajag. Man vajag tikai piķi. Un that's fine. Bet Dievs lūko tavu sirdi. Un ja tu būsi tikai naudas motīvu vadīta, tad lai tas arī piepilda tavu sirdi. Tad, lai ir tas, kad, ja nauda ir, tu esi laimīgs, un ja naudas nav, tad tu esi nelaimīgs. Tad, lai tas tad arī ir tavs ordenis, ko tu tur tuvu pie savas sirds. Vienkārši manā dzīvē tas tā nav.
Jo es zinu, ka nauda var arī kādreiz nebūt. Un tāpēc vienmēr esmu teikusi, Dievs maina man sirdi tā, lai tas ir tīkams tev. Un lai es būtu laimīga, pat ja darbā neiet spīdoši, pat ja karjera sabrūk, pat ja viss ir jāsāk no nulles, pat ja es neesmu pieprasīta, pat ja es esmu neinteresanta cilvēkiem, un pat ja šodien līst man ir vienkārši sūdīgs noskaņojums. Dievs, esi tu mans prieks. Esi tu, kurā es varu skatīties un teikt, Dievs, mani panākumi ir tavās rokās, bet tas, ko es šodien varu darīt, ieliec manā sirdī un vienkārši vadi mani. Un panākumi būs. Un, zini, es biju tikko Prāta vārds koncertā, un, zini, es nebūtu iedomājies nekad dzīvē, ka pie manis būs pienākuši tik daudz cilvēki. Es saku tiešām, es esmu ļoti pazemīga un es saku milzīgi paldies. Sievietes, džeki, tas kontingents, tāda cilvēku kategorija, kāda man likās, man nesako. Reāli džeki, puiši kārtīgi, normāli, ar savām meitenēm, vīrieši. Visi gribēja nobildēties. Es to stundu pavadīju koncertā, es koncertu, man liekas, pat nedzirdēju. Es pat biju nolīdus vienā klusākajā stūrī un tik un tā man cilvēku pārķēra. Tas bija tik feini, bet es gribu ko ar to teikt, ka vēl 10 gadus atpakaļ es sēdēju un redzot šādu situāciju, es nodomāju, es varu labāk. Bet vai tava sirds ir gatava tam? Dievs pavērs tavā dzīvē ikvienu tavu sapni, bet viņš līdz tam grib sagatavot tavu sirdi. Un, zini, šajā reizē, ar ko atšķirās tā Elīna no šīs Elīnas, kas bija tagad koncertā, lai saprastu uz katru cilvēku, uz ko es skatījos, kas pie manis pienāca, kas gribēja man sabildēties, es varēju un es gribēju ieskatīties dziļā acīs un pateikt tev tiešām paldies. Paldies, ka tu uzdrīkstējies. Paldies, ka tu pienāci. Ja vajag satvert arī tavu roku, ja vajag tevi stipri samīļot. Un ja vajag uzklausīt. Tā ir pilnīgi cita Elīna, kura agrāk gribēja šo slavas stundu tikai dēļ pontiem. Tu saproti, ko es tev gribu teikt? Es saprotu, ka es tur esmu, lai varbūt kādu svētītu. Kaut vai vienkārši parādot ar savu attieksmi, kad es esmu silta, es esmu dzīva, un man rūp tas, ko tu saki. Un ja es tev varu kā svētīt, es tev varu nosūtīt linku uz savu Spotify. Un drīz, ja man būs grāmatas, varēšu tev arī uzdāvināt grāmatu. Bet ka es esmu kā svētība tam cilvēkam. Un kā laba pēcgarša. Agrāk mana sirds būtu pilnīgi citu motīvu vadīt, un Dievs to zināja. Tāpēc viņš savā dzīvē nedod to, pēc kā tu kāro, jo tu vēl neesi tam gatava. Bet, ja tu esi gatava iziet šo ceļu, lai mainītu savu sirdi, viņš pavērs tavā dzīvē tādas durvis, tādas skatuves, tādu atpazīstamību, tādu jaudu, tādu biznesu, tādu talantu, kādu tu pat tagad savā galvā nevari iztēloties. Tā kā turpini klausīties šo Spotify, turpini lasīt Sinepju graudiņu, kad iznāks mana grāmata, es būšu gandarīta tiešām tev viņu nosūtīt. Bet pirmais, ko es gribu darīt, ir, lai taistais acis ciet un lūdzu kopā ar mani. Debes Tēvs, es tev pasakos par to, ka tu man ļāvi šo dzirdēt. Paldies, ka manā sirdī ir ambīcijas, ka manā sirdī ir sapnis, ka manā sirdī ir redzējums, ka manā sirdī ir vēlme, ko es tad īsti gribētu. Palīdz šim ego un varbūt šai arī augstprātībai būt man par labu un kalpot manā dzīvē, bet Dievs palīdz man izskatīt manu sirdi, kāda viņa nav laba. Un kas ir tas, kas man savā dzīvē ir jāmaina, lai man pavērtos tās durvis. Pat ja tas ceļš būs gadiem, palīdz man to saīsināt, ātrāk paklausot tev un ātrāk teikt tev jā, bez spīta, bez augstprātības, teikt Dievs katrai tavai mācībai jā. Palīdz man to sadzirdēt. Un Dievs izmainīja, jo es pati nekad nevarēšu. Es gribu būt gudrāka, es gribu būt ar skaistāku sirdi, es gribu būt pazemīgāka. Es gribu būt ar sirdi, kas ir tīkama tev, nevis izdabājot cilvēkiem, bet Dievs izdabājot tikai un vienīgi tam, kādu tu mani redzi. Un es ticu, ka tu mani paaugstināsi īstajā laikā. Jēzus Kristus vārdā. Tu esi jaudīga. Tu esi jaudīga. Paldies tev. Tiekamies jau rītdienā.